Viņa rokās māls pārtapa mākslas darbā, bet zināšanas iedvesmā citiem. Madonas notpētniecības un mākslas muzejā atklāta keramiķa Jāņa Sēksta piemiņas izstāde Atstātās liesmas. Tā nav tikai atskatīšanās uz meistara paveikto, bet arī stāsts par cilvēku, kura darbi un personība vairāk nekā pusgadsimtu bijusi neatņemama Madonas kultūras dzīves daļa. Jānis Sēksts ir ne tikai Madonas novada goda pilsonis, bet arī 3 zvaigžņu ordeņa kavalieris, un šī izstāde ļoti uzskatām parāda to viņa atstāto kultūru vēsturisko mantojumu devumu, gan saglabājot šīs keramikas tradīcijas, kas ir no Latgales puses, gan ieviešot savus jaunos eksperimentus un veidojot tādu jaunā un Latgales vēstures keramikas simbiozi. Atnākot uz izstādi, varēs ieraudzīt Latgales keramikas labākās tradīcijas, ko Jānis ir sākotnēji veidojis, uzsākot savu radošo darbību. Arī dažādi eksperimenti, interesanti veidojumi, kā viņš ir meklējis sevi, eksperimentējis ar mālu. Ļoti plašs darbu apjoms, ļoti dažāds, krāsains, košs. Teicis, nav nekur aizgājis. Viņš ir tepat ar mums kopā, to pierāda šī izstāde. Viņa darbi paliks uz mūžu, līdz ar ko arī viņš paliks uz mūžu. Tā kā, galvenās tās sajūtas ir tas lepnums, un arī, protams, ko man teica, ir devis arī to darba mīlestību. Mēs bijām klātesoši katrā ceplī, katrā arī tajā varbūt pelēkajā darba posmā, ko neredz skatītāji, kas ir izstādē vai pircēji vēlāk. Tas bija tāds ģimenes tusiņš, sajiets, kur sabrauc tētim brāļi. To brīdi mēs ļoti gaidījām cepļa dedzināšanu, jo tas bija diennakts pasākums. Un tad tur bija jautrības, tur visi radi un draugi arī atbrauca vēlāk jau uz izņemšanu. Viņš jau bija izcils darba rūķis. No rīta līdz vakaram visu laiku darbs un vēlreiz darbs. Un no katra cepļa viņš atlika pašus skaistākos darbus, kurus nolika dziļi pagrabā un teica, tas ir neaizskaramais fonds, to tautās nekad nelaidīšu, lai stāv izstādēm. Gadu no gada tie darbiņi tur krājās, un atrada ceļu uz muzeju. Izstādes nosaukums Atstātās liesmas simbolizē nevienu uguni, kas dega ceplī, bet arī liesmu, ko Jānis Sēksts atstājis savos darbos, skolēnos, ģimenē un līdzcilvēkos. Lai gan Sēksts dzimis Latgalē, tieši Madonā viņš izveidoja savu darbnīcu, kurā tapa darbi, kas glabājas muzejos un privātkolekcijās Latvijā un ārvalstīs. Keramikai latviešu tradīcijās ir ļoti liela nozīme. Keramika tiek izmantota dažādās gadskārtās, gan arī tiek izmantota, lai kādu apsveiktu lielos svētkos. Un Jāņa Sēksta radītie darbi ļoti labi parāda šo lomu, kur keramikas mākslas darbus var pielietot. Tie ir lielie māla krūzes, tās ir bļodas. Tie ir arī velniņi, kas ir ar tādu mazliet šķelmīgo skatu, un tie ir arī svečturi. Man jau fascinē viņa lielās grīdas vāzes, jo tās ir ļoti grūti uztaisīt. Tur vajag spēku un prasmi un lielu profesionalitāti. Mazie darbi tas ir katram keramiķiem pa spēkam, bet tās lielās grīdas vāzes to apbrīnoja ļoti daudzi. Man ceļš patīk velniņi. Mums ir daži svečturi, pāris vāzes ir no Jāņa mājās. Tos mēs atceramies, bet tāda plaša klāsta, man jāatzīst, es pirmo reizi redzu te vienkopus. Man jāatzīst, ka kādus daudzus gadus atpakaļ viņš man bija 4 akvareļus iedevis. Akvareļos bija arī iepazinis vairāk viņu kā mākslinieki. Un tiesa, izstādē līdzās keramikai pirmo reizi plašākā apjomā skatām arī akvareļi. Darbi, kuros atklājas cita Jāņa Sēksta personības šķautne. Tajos netrūks dabas motīvu, gaismas un miera, tādu pašu vērtību, kādas caurvīja pašu mākslinieku. Un tie, kuriem bija tas gods Jāni Sēkstu pazīt personīgi, allaž viņu atminēsies kā gaišu, darbīgu, viesmīlīgu un dzīvespriecīgu mākslinieku, ar kuru vienmēr bija prieks satikties. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.